Vesels. Veseļi. Jā, nu tad šodien tāda sajūta, ka ja jau divi cilvēki ar izglītības saknēm satikušies, par ko te varētu parunāt, ko? Nu, tad jau laikam par to arī jāparunā, ne? Nu, parunājam, jā. Bet varbūt mēs varam parunāt par puišu izglītību. Jā, nu tā ir vēl viena lieta, ko es gribēju parunāt, jā, par vīrišķību un attiecīgi arī puišiem. Jo tas ļoti maina, tas ļoti mainītu arī būtībā to situāciju, kurā mēs esam, kurā šobrīd sanāk, kad mūsu dēlus un puiši nemāca vīri. Tā ir ļoti liela problēma, un tāpēc iespējams mēs arī esam tādā sabiedriskā krīzē, kurā ir identitātes jautājumi, kurā mēs nezinām. Normāli vīri pasaka, ka viņi nezina, kas ir vīrišķība un tā tālāk. Ja? Un tā skaitā es atzīstu, kad es ļoti gribētu audzēt to visu, lai vīri varētu būt vīri un sievas un attiecīgi bērni un izaugt veselīgas sabiedrību. Šobrīd ir ļoti liela krīze tajā, un es domāju, ka tas ir ļoti ietekmējoši, jā, kad tādā manā sajūtā, kad puiši būtu jāmāc vīriem un meitenes sievām. Sievietēm. Nu, redz, tas ir arī tas jautājums, vai ne? Nu, tā ir viena no tādām pieejām, kas joprojām kaut kur ir arī elitārās skolās, ja tas ir joprojām sadalīts, arī Anglijā ir joprojām arī valsts līmenī, ir meiteņu skolas un ir puišu skolas. Nu, it kā jā, bet no otras puses, vai viņas māca par vīrišķību, vai viņi attīst to vīriešu garu. Jā, nu, tas ir, vismaz tas jau moments, ja, kad tur ir iespēja būt tajā vidē, ja, tā kā vidē ir ļoti ietekmējuši, protams, jā. Bet te ir atkal jautājums par to, kas tad vispār tas ir, ja, jo man arī, teiksim, nav bijusi tāda vide, tāda sabiedrība apkārt, ja, arī kur ir iespēja veidot un vispār saprast, kas ir tā vīrišķība. Tā kā, ja man būtu tagad tā jānodefinē, tad kaut kur tas arī vēl būtu procesā. Ja? Būtu jākalibrējās diezgan skaidrs. Un tad, ja mēs runājam par to, ka mēs to nododam tālāk, ja, kā to izdarīt? Kas ir tas, ko mēs nododam? Kā tu vispār redzi to formēšanos tam konceptam, tām pieredzēm, tām zināšanām un kvalitātēm, ko mēs nododam? Tas ir tāds paradoks, jā, dzīves atkal kārtējais, kad sanāk, vīri nav gatavi tā kā pilnā mērā nodot, kad sanāk vienlaicīgi, kad mācās vīri un puiši mācās, kad tas notiek vienlaicīgi. Bet es pieļauju, ka tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka vīriem ir arī sava tāda kopā būšana, attīstīšanās, augšana, kad ir vajadzīga tāda. Un ja tā ir, pieņemsim, skola, tad ir kaut kāda vīriešu komanda, kas tā kā to garu audzē sevī un arī tad tajā vidē. Jā, kad sanāk, kad mums pirmkārt jāatzīst, jā, tā problēma. Tā kā mēs esam atzinuši, tad jau mēs varam arī to visu risināt. Un tāpēc ir tā sajūta, man vismaz un tādā tuvākā apkārtnē, kad vīri sāk nākt kopā. Sāk uzņemties atbildību. Tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Mums nav šobrīd varbūt pat jādomā par kaut kādiem rezultātiem, ko sasniegt, bet mums ir jānāk un jāmēģina saprast, kā mēs no tā purva tiksim ārā. Un tas nebūs kaut kāds ārējais lēmums no valdībām vai kādām organizācijām. Tas būs tieši mūsu lēmuma seks mēs piedzīvosim, vai mēs varēsim to atbildību uzņemties vai ne, jo tas viss grimst un tie, kas tā kā vēlētos kaut kādu, es domāju, instinkti arī ieslēdzās cilvēkiem. Viņi saprot, uz kurien tas viss virzās un kad mēs vairs nevaram tā kā akli paļauties un ticēt un lietot to, ko mēs negribam vairāk. Tā kā tā.
Par šo vēl arī es nesen redzēju statistiku par valsts pārvaldes vīriešu un sieviešu īpatsvaru, nu, tīri ierēdniecības līmenī. Un tur bija kaut kādas, man liekas, 3/4 sieviešu. Un vakar vēl tā sanāca, es redzēju komentāros sociālos vienai, teiksim tā, aktīvistei, ja, sievietei, kas aktīvi pauž savu redzējumu, savu nostāju un veic dažādas rīcības. Un komentāros sievietes rakstīja, kur ir veči, nu, tā kā, kur ir vīrieši, kad viņi beidzot sāks to darīt. Ja, tā kā tu to dari, tu spēr šādus diezgan drošus, kaut kādā mērā pat pārdrošus soļus, ja, kur ir mūsu veči. Un tas ir, es tev piekrītu, reāli tāds krīzes līmenis principā, ja, ka mums reāli ir jāmobilizējas. Jā, un te ir vēl viens izaicinājums par to mobilizāciju, jā. Nu, būs jau piedāvājums no ārpuses mobilizēties. Bet, es nerunāju par tādu veidu mobilizāciju. Nē, bet man ir ļoti svarīgi par to pateikt, jo jautājums, vai tas ir tas virziens, ko mēs jūtam kā pareizo, jā. Un tāpēc es precizēju, ka tā ir tāda iekšēja mobilizācija, kas ir vajadzīga, jā. Un tad, jo ar iekšējā kodola un savas asas mobilizācija. Nu jā, un ņemot vērā, kad mēs esam visi tādi nepilnīgi, mums ir vajadzīgs tā kā citi fragmenti, kas palīdz mums tā kā saprast to bildi, un tad otrs tad iet tajā virzienā, kurā es kļūstu tā kā veselāks, ja? Un arī vienam to darīt grūti, tāpēc tāda, nu, kaut kāda būšana vīru klubā, ja? Vai brālībā, tas ir izcinājums, kurā mēs viens otram varam tā kā pavirzīt uz priekšu un gan iedvesmot vai kaut kā pastumt arī brīžiem, ja? Tā kā tādu vīriešu spēku. Nu, es redzu, principā, 3 tādus orientierus šeit. Tas ir tie, kam jau ir tādas kvalitātes vienā vai citā veidā attīstītas, vai nu dabiski, tā teikt, no dabas un dzīves ielikti, vai nu dzimtā ir bijusi iespēja tiešām nodot tās kvalitātes no paudzes paudzē un būt miedarbībā ar tādiem vīriem. Un tādi ir tās labās ziņas. Un tāpēc es tev piekrītu, jā, par šādām brālībām, satikšanām, sadraudzībām, kur tiešām mēs varam būt tādā miedarbībā viens ar otru un pasmelties un iedvesmoties. Otrs, es tomēr redzu, ka tas ir tāda smelšanās no avotiem, tā teikt, trešajiem avotiem, ja, kas varbūt netiešā veidā mums nodod tos kaut kādus elementus un puzles gabaliņus, kam arī, manuprāt, ir sava vieta būt. Es zinu, ka tu pats arī iedvesmojies no dažādiem avotiem, kas arī man ir saskanīgi, ja, Ričards Rohrs, ja, un citi. Ir Mūrs, ja, un tad ir Deide, ja, piemēram. Tie ir tādi, kas mums arī latviešu valodā ir pārtulkoti. Un tas arī ir par to, ka mēs kaut kādus tos etalonus izprotam, ja, varbūt tādā veidā, kas tad ir būt par vīrieti, ja, ko tas nozīmē. Un trešais ir šāda dabiska dzīva miedarbība, kur mēs kopā to izzinām, kur mēs kopā to testējam, eksperimentējam, kur nav varbūt nekāda dzīva, tāda piemēra, kur nav kaut kādi tie ārējie elementi, bet ir tāda dabiska pašizaugsme. Un tas ir par tādām vidēm, kur mēs varam, kā arī šodien šeit, vienkārši apmainīties ar to redzējumu. Un galvenais jau ir tās pieredzes, jo vienmēr tradicionāli tomēr vīriešiem ir bijuši tie iniciācijas riti. Un tagad mums sanāk tā, ka ir pašiem sevi jāinicijē, kam arī ir sava vieta būt, kas ir ok. Un man savā dzīvē noteikti tas tā ir gadījies, kad es saprotu, ka man ir tagad jāattīst sevī tas un tas, un tad es vienkārši tiecos kā to uz to, ja, un mēģinu saprast, kā tad man to darīt, ja, un nonāk kaut kādā tehniski runājot pakaļā, ja, un no tās pakaļas mēģinu izlīst. Un tas priekš vīriešu pa lielam jau arī ir tas iniciācijas rits, jo kāda arī dažreiz, ja, tev tur aizsūtīja kalnos, piemēram, ziemas vidū, ķipa, kur izdzīvoja. Jā.
Un tas ir tas, ko mūsdienās tādā sabiedriski kontrolētā vidē tu laikam nevarēsi replicēt, jo tas ir tas risks, ja, kur vīrietis top tajos brīžos, kad viņš ir uz bez mazā izdzīvošanas un dzīvības un nāves robežas. Tad reāli top tas kodols un tas iekšējais, tas kristāls un tas dimants. Ja. Un kādreiz to varēja darīt kopienas vecajie pateica, ja, nu viss tur tagad rociņu zemē, viņš tur no sērijas nedēļu tur stāv ar galvu tikai ārā, ja, piemēram. Ja. Viņi tā kā atbildēja par to, bet mūsdienās varbūt citādāk. Nē, tas jādara. Jā, bet tas ir saistīts ar to, ka nāve ir tabū tēma tādā mūsdienas sabiedrībā, un jebkura pārēja, viņi ir saistīti ar nāvi, un tas ir jau kopš piedzimšanas brīža, ja? Mēs visi tā kā liekas, ka vajadzētu būt kaut kādām visu laiku tām sekmīgām rezultātām, un ja viņš nav, tad tā ir milzīga, tā ir traģēdija, bet ka tas ir kaut kas nepieņemam, ja? Un nepieņemt nāvi, tas ir tas, kas, manuprāt, arī ir jāmaina, ka tā ir daļa no dzīves, jo daļa nāves tu esi ienācis, tas ir tā kā divas medaļas puses, un tā ir tā, varbūt tā garīgās inteliģences lauciņš, kas katram ir jātīst, ir jābūt kā daļai no skološanās programmas vai mājās vai skolā, un tad, kad mēs sabiedrībā būsim pieņēmuši to otru pusi, ka mēs saprotam, ka jebkurā tajā pārējā, kas mums ir vismaz 7 dzīves laikā, ja, vai vairāk, kad mēs katrā no tajām pārējām varam tā kā neizdzīvot, ja, tas mūsu kodols var sašķīst vai notikt vēl kaut kādas traģēdijas, ne tikai par aiziešanu fiziskā ķermeņa, bet psihiski kaut kādu arī nespēja tik galā ar kaut ko. Un tas jau notiek, bet nav... Atbildība, tas centrā ir atbildība, man priekš vīrieši, kā tu minēji, ka tas kaut kādos tajos pārējais brīžos mēs riskējam to, ka mēs par nākamo fāzi nespēsim uzņemties atbildību. Ka mēs tā kā nepāriesim uz to jā, bet tagad paskaties, tagad ir tās durvis, jā, tagad viss tā pieņemsim sabiedrībā 100 cilvēku, viņi visi miņājās pie tām durvīm. Jā. Ok, tajā gadījumā, kad pāriet, pieņemsim 90 un 10 nepāriet, kas ir labāk? Ka mēs ejam, evolucionējam tālāk, esam adekvāti, esam autentiskāki un tā tālāk, kas mums liek pieredzēt to kvalitatīvo dzīves pusi, jo šobrīd lielā mērā tā kontrola, par ko mēs runājam, ja viņi var to fizisko pusi nomērīt, arī to kvantitāti, ja mēs tagad dzīvojam iespējams garāku dzīvi, bet vai kvalitatīvāk, ja? Un tas ir tie jautājumi, kurā jāsaprot, jā, tur būs upuri tajā gadījumā, ja mēs ļausim būt brīvākiem cilvēkiem, bet lielākā daļa iespējams būs laimīgāka. Ar upuriem laikam vajag precizēt, ja, kad mēs runājam par arī tādā ziņā, kad jā, var būt kaut kādas neizdošanās procesā, un ka tas arī ir daļa no tā... Ka kļūdām ir jākļūst par izaugsmas pieeja kaut kādā ziņā, jo šobrīd kļūda ir ļoti liels spiediens arī tajās pašās skolās, tāpēc domāju, tas arī ir saistīts ar to visu depresiju un tā, ka tu nedrīkst būt nesekmīgs, bet tā varbūt arī tāda mūsu mentalitāte ir, jo, ja salīdzina ar Ameriku, tas skaistās tā kā ok, ka tu tur vairākas reizes bankrotē, ka tu neesi lūzers, ja tajā, ok, super, tev ir tagad pieredzīti, tu nākamreiz izšaus labāk, ja? Ka tas netiek atbalstītas kļūdas, un tas ir baigais spiediens uz psihi, ka visu laiku tev jābūt perfektam, ja? Visu laiku ir visos priekšmetos tev jābūt tur, nezinu, pa 8, ja? Tas spiediens, gan es pieļauju ģimenē un kopumā sabiedrībā. Klau, kaut kā nopaļojot, šķiet, ka mēs kaut kā tā skaisti arī nonākam pie sākuma kaut kādā mērā par to, ka tomēr, redzi, ir jau kaut kādas vērtības, vai ne, uz kurām mēs orientējam. Da jebko palielam, arī tajā skaitā izglītības sistēma. Un šobrīd tās vērtības ir, vai kaut kādā mērā, pat cik mēs visi dzīvojam rietumu Eiropas pasaulē, ja, tās ir kristīgās vērtības, tās ir kaut kādā mērā korporatīvās vērtības, ja, uz kurām šobrīd ir būvēta mūsu izglītības sistēma. Ka tas varbūt ir par to, ka mēs arī tomēr nodefinējam, kas ir tās
jaunās vai papildu vērtības, ka tā ir vairāk dabas vērtības un ka tās ir apziņas vērtības. Un ka patiesībā tur arī ir zināma sistēma gan dabā, gan apziņā. Un tas ir tas, kas varētu palīdzēt varbūt neradīt to haosu, ja mēs skaidri izprotam, jo, ja mēs atgriežamies pie dabas, mēs jau viņas sajūtam, atklājam paši, vai ne, dabiskā veidā. Bet pat cik mēs esam tik tālu no viņas aizgājuši šobrīd, tas process, kamēr mēs līdz tam nonākam, varētu būt diezgan turbulents un ilgs, ka mēs varam arī padarīt to daudz harmoniskāku. Saprotot arī, kas tad ir tās dabas vērtības. Un tā ir arī viena no tām lietām, ko es kaut kā pat nesen iepriekšējās dienās domāju, ka izglītībai būtu jābūt daudz dabiskākai. Kad mums pieaugot būtu jāmāk sevi nodrošināt, sevi pabarot, apkopt zeme, būt vairāk saskarē ar savu ķermeni. Un tās ir konkrētas lietas, ko var darīt, un tās ir konkrētas lietas, ko var nodefinēt, ja, ko mēs arī tagad esam atklājuši daudz vairāk. Ja, tur tas pats kā vērot sauli, ja, no rīta un vakarā pirms un pēc saulēkta, ja, tur palīdz tev atjaunot tavu diennakts ritmu, ja, to cirkādisko ritmu. Ja. Un tā ir konkrēta lieta, ko var darīt, un par to mēs varam runāt, to mēs varam dalīties, ja, un ieviest, ja, ka tam būtu jābūt mūsu izglītībā, ja, mūsu tajā skaitā vīriešu audzināšanā un protams, vīru un sievu, puišu un meiteņu audzināšanā. Ka laikam tā, ja man būtu rītā kaut kas jālemj un jādara, ja, tad es laikam sākt ar to, ka mēs nodefinējam, kas ir tās varbūt papildu vērtības, tās jaunās vērtības, ar ko mēs bagātinam to mūsu procesu. Piekrītu, dodam daudz lielāku brīvību, bet es pieļauju arī varbūt tiem, kas viņu vēlas, jo būs tie, kas nevēlas. Būs tie, kam tas būs varbūt pārliek liels stress. Ja. Tas arī kaut kādā pārējais posmā ir varbūt tikai, nezinu, varbūt nevarbūt, jā. Jā, brīvība jau ir, man liekas, pamatvērtība tam visam, jo, bez tā kaut kādā ziņā nekas arī nenotiek. Bet, jā, ko man vajadzētu pateikt? Tu pateici to savu, jā, vēstījumu, to noslēdzošo daļu. Man liekas, es esmu nonācis pie tādas, man liekas, pamat problēmas, kas arī rada to tādu zināmā mērā haosu, neizpratni un nezināšanu. Mēs esam nonākuši tādā punktā, kurā mēs šķiet, ka mēs esam atrauti no pasaules. Un tas, ko tu teici par dabas vērtībām, man liekas, ka tāda viena no dabas vērtībām ir tā, ka tā ir tāda milzīga ekosistēma, kurā visam ir vieta būt, un tai pašā laikā nav kaut kādas spiediens uz to, lai kaut kas nebūtu. Kad tā sadzīvošana notiek. Tur ir dažādi viļņi, protams, un tā, bet tas tā kā milzīga organisma būtne, kas ietekmē to, kas varbūt ir mazāk, kas ir vairāk, viņš arī nav tā kā statisks, ka visu laiku ir jābūt, jo tajā cilvēka pieejā ir tas, ka tu vēlies noturēt to, kas tev ir. Un tā ir milzīga problēma, un tā nav dabīga lieta, dabā tā nav. Ka mēs vēlamies pārnodrošināties, un tas ir saistīts ar bailēm, eksistenciālām bailēm, un sajūtu, ka tu esi atrauts, ka tu esi viens pats šajā pasaulē, un ka tev jācīnās pret visiem, un ja tev ies labāk, tad, ja tur ies sliktāk, tad man ies labāk. Un tas rada to konkurējošo paradigmu, jo resursi it kā šķiet ir ierobežoti, ja, un tad ir cīņa par resursiem, un tas ir tas, kas it kā jau pat ir nodefinēts tādā. Kas ir paradoxāli, jo dabā viss tikai vairojas. Jā, tas ir kārtējais dzīves paradoks. Uz dabisko ekonomiku, ja, tad tur ir pārticība patiesībā. Un mēs esam dabas sastāvdaļa,
no vienas puses, un arī cilvēki savā starpā. Viņi ir tādiem neredzamiem, viegiem sasieti. Un ka tas ir tāds milzīgs tīkls gan cilvēcei pašai pa sevi, gan arī tā. Un, ja mēs spētu to tā kā pieredzēt, izprast, es domāju, mums atkristu mums atkristu kaut kā mēģināt skaidrot, pierādīt un tā tālāk. Tur tās pašas galvenās vērtības un lietas jau būtu, ja mēs tā kā saprotam, ka visi pārējie mums ir draugi, vai brāļi, vai māsas, vai būtnes, ar ko mēs esam kopā kaut kādā milzīgā ekosistēmā, tad, ja tev ies labāk, tad ies labāk arī mums. Tur tā notiek tā izaugsme, par ko tu minēji dabā. Un ja mēs varētu uzkonstruēt, ka mēs kā mazi cilvēciņi to pieredzam, ka tas ir gan ģimenes modelī ietverts, gan arī skolas modelī un tā tālāk, tad mums atkrīt ļoti daudz izdevumu nākotnē. Cietumi, medicīnas sistēma un tā tālāk, kas būtībā ārstē to visu, kas ir tā kā nav dabīgs. Ja? Kā tu nonāc tādā strupceļā. Tur ir milzīga ietaupījuma, ko tu vari ielikt attīstošajā sfērā, kas ir izglītība un tā tālāk un tā tālāk. Tas būtu tad mans noslēdzošais par to, ko mēs runājam, par izglītību. Nu ko? Līdz citai reizei. Paldies.